Šajā epizodē esam apkopojuši atbildes uz mūsu galveno jautājumu, kas ir arhitektūra. Tāpēc tagad visi mūsu līdzšinējie pirmās sezonas viesi atbild uz šo mūžam neatbildamo jautājumu. Ja, tur var vēl jaunas dažādas tos dzējas pantus stāstīt, kas tas ir, bet tā īsumā arhitektūra ir dzīves scenogrāfija. Man ir laiks, lai es būtu ekstra garlaicīgs, es varu tā kā nolasīt, ko Google saka. The art or practice of designing and constructing buildings. Man liekas, ka tu vari garlaicīgi un celt kā nemākslu un baigi par to nedomāt, bet man liekas, ka... Sarežģītais jautājums, tu droši vien nevar atbildēt. Jā, bet droši vien, kā jau mēs diskusijās sapratām, tas ir tāds dzīvesveids, jā. Arhitektūra ir dzīvesveids, domāšanas veids. Arhitektūra ir lieta, ar ko es nodarbojos, un diezgan aizraujoša lieta. Es vēl meklēju jautājumu uz šo atbildi. Vides māksla, es nezinu. Arhitektūra ir tāda līdzsvarošanas tehnika, ja, starp dažādām lietām, vietām, procesiem, kas notiek. Arhitektūra ir par cilvēku, un arhitektūra ir cilvēks, un viss, kas viņam ir apkārt. Tu nevari izvairīties no arhitektūras, tā pašā laikā tu vari izvairīties no jebkurā cita. Un tā kā tu nevari klausīties mūziku, bet tu tāpat dzīvosi mājā, un māja ir arhitektūra. Un tad, jā. Arhitektūra tas ir neatsist savas kājas mazo pirkstiņu pret galda malu. Priekš manis arhitektūra laikam ir cilvēki. Tāpēc, ka katrs cilvēks ir savādāks, katrs cilvēks ir ar kaut kādām domām, pārdomām, un katrs rada savu vidi apkārt. Un es ar arhitektūru vairāk saskatu cilvēku tādu individualitāti, esamību un tādu, ka mēs katrs esam pats par sevi, katrs savām domām un būvējam sev pasauli. Un būvēja to pasauli veidot ar arhitektūru. Manuprāt, tas būs mazliet provokatīvs veids, kā uz to skatīties. Nebūtu nevienīgais. Un es arī neskatos uz to kā vienīgo veidu, bet man tas šķiet svarīgi. Arhitektūra ir tas, kas paliek pāri, kad mēs atmetam būvi, kvadrātmetrus, cenu un vēl daudzas tādas lietas, būvniecību. Tagad man vajag jādomā, bet kas tad paliek pāri? Zināmā mērā tas ir domāšanas veids. Viena no atbildēm. Es domāju, ka katrā sarunā jūs saņemsiet citu definīciju. Tāpat kā par mīlestību, tā arī par arhitektūru nebūs vienas absolūtās definīcijas. Arhitektūra manā izpratnē ir telpas dizains. Es uzskatu, ka tā ir visilgtspējīgākā māksla. Arhitektūra, tas ir īstenībā daudz vairāk tikai par ēkām. It kā ir tas jēdziens vides veidošanas māksla, un tam īstenībā var arī diezgan labi pievienoties. Arhitektūra, faktiski, tas ir ļoti daudz lietas mums apkārt. Arhitekta darbs tiešām ir tāds ļoti visaptverošs, vai arī tā atbildība ir liela, un ejot pa pilsētu, jau varbūt ir svarīgi, ka ir aktīvs pirmais stāvs, vai ka ir patīkama vieta, kur staigāt, vai arī tur ir kaut kas piesaistošs. Varbūt to varētu nosaukt tā. Tas ir pārdomāts, tas arī ir gan racionālais, gan estētiskais. Ja tas apvienojās veiksmīgi, tad arī arhitektūra ir veiksmīga. Man liekas, ka tā arhitekts ir tas, kas tā cilvēka dzīvi veido un skatās nevis uz tiem grādiem, platumiem un leņķiem, bet tā kā tie zviedru arhitekti mums savā laikā teica, ka viņi domā par to, kā cilvēks dzīvos sabiedrībā labā. Un tas ir milzīgs uzdevums un milzīga atbildība, kas arhitektam ir jāuzņemās un ļoti noteicoša darbība visā cilvēka dzīves jomā ir arhitektam, man liekas, kā viņš ir ieplānojis ēkas, kā viņš ir ieplānojis ielas, kā viņš ir ieplānojis pilsētas, kurās mēs dzīvojam. Un tas, man liekas, kad ir arhitekts, kas to visu organizē, un tā ir milzīga atbildība. Manuprāt, arhitektūra ir dzīves stils. Tas ir ļoti klišejiska atbilde, bet varbūt labāk atbilde ir veids, kā skatīties uz lietām. Un tā kopumā arhitektiem arī interesē tas, kā tas